Sveiki visiem manā Telegram grupā. Nolēmu es jums šodien ierakstīt video. Gribēju teikt nelielu, nezinu, kā sanāks, bet nedaudz gribu iepazīstināt ar tādu ļoti svarīgu tēmu, kā stresu. Es domāju, ka stresu visi pazīst, jā, visas slimības mums no stresa un tā tālāk, bet es domāju, ka neviens no jums līdz galam neaizdomājās, cik nopietna ir šī stresa ietekme un tas mehānisms, kā tas strādā un pie kā tas noved. Un tā ir tā lieta, ko mēs nevaram vienkārši atstāt novārtā, ja mēs gribam dzīvot. Tādas lietas, ko maz saista ar stresu, jā. Ja miegu vēl kaut kā iedomājās, jā, bet tas ir tieši stresa ietekmē gan miegs, gan imūnsistēma, jā, vai jūs saķerat gripas kārtējās vai nesaķerat. Ja jūs aizbraucat ziemā uz siltām zemēm, un tur sākat šņaukāties un dabūjat tiesnes un temperatūras un tā tālāk. Tas viss ir stress, bet tā ir mazākā ietekme. Lielākas postošas sekas mums ir viss, kas attiecās arī uz augstu asinsspiedienu, uz cukura diabētu, uz tātad metabolisko sindromu, uz iekaisumu. Tajā skaitā arī, kas jums ir artrīti, locītavas, muguras un liekais svars, jā, tas ir tiešā veidā saistīts ar to, kā darbojās mūsu stresa hormons kortizols. Šodien mēs par kortizolu nerunāsim, es vienkārši šodien gribu par tādu tos apzīmēt, kas ir stress un kā viņš mums darbojās. Ja jums būs interesanti, būs atsaucība, paskatīsimies, ko mēs varam, varbūt tās vēl kādu video. Ja jūs noreaģēsiet, jā, es nezinu, kas ir šeit svarīgi, šeit esošajiem cilvēkiem, jūs tā pārāk aktīvi ar mani nekomunicējat, tāpēc es pieņemu lēmumu, noklausoties savas lekcijas par stresu. Es sapratu, ka tas vienkārši kaut kāds pamats ir cilvēkam, šī informācija ir jāzina, ir jāsaprot, jo tas ir tas, kas mūs tiešām nozīmē dzen kapā, un tas ir tas, ko mēs, ja mēs zinām, kas ir kas, mēs varam paši sev palīdzēt, jā. Es uzlikšu arī slaidus. Tā. Slaidi bez šaubām man ir krievu valodā, bet tas ir man vajadzīgs pieturēties pie skēmas. Vispirms jau ir pašā sākumā gribu to apzīmējumu, jā, mums ir pierast teikt stress, jā, tas ir stress, un parasti mēs ar stresu vairāk iedomājamies tieši kaut kādas pēkšņas, tādas trakas situācijas, kas mums tādi iedzen tādā stresā, bet ne tas stress ir bīstams, pirmkārt. Otrkārt, patiesībā, tas, ko mēs saucam par stresu, ja, ka kaut kāda ārēja iedarbība uz mums kaut ko izdara, kaut kādu spiedienu, ja, un tas stress, tie ir stresori. Tie ir stresori, kas izsauc mums organismā stresa reakciju. Ja. Jā, un tātad stress, tā ir mūsu organismā tā reakcija, jā, nespecifiskā organisma atbilde uz jebkādu stresoru no ārpuses. Un tātad ir tas saucamais eustress un distress. Eustress, tas ir tieši tāds, kas ir labs stress. Īslaicīgs stress ir tas, kas mūs tonizē, kas mums ir tāds kā trenažieris, jā.
pateicoties šim stresam, mēs attīstamies. Jā, mums ir kāda stresa situācija, mēs meklējam risinājumu, jā, kaut ko tas piespiež mums apgūt kaut ko jaunu un tā tālāk. Tas, kas mūs nogalina tiešā veidā, tas ir tā saucamais distress. Tas ir tas stress, kas mums ir fonā, kas mums ir praktiski, ja citiem vārdiem mēs viņu saucam par hronisko stresu. Jā, kā teikt, kas mūs nenogalina, tas mūs padara stiprākus. Tas tā arī ir, bet distress nav tas, kas mums dod kaut kādu labvēlīgu efektu. Ja? Mums šīs te mazie tādi stresiņi, kas mums ir mūsu dzīvē, ja? Kas tas var būt? Tas var būt jebkas, ja? Kaut kādi nesamaksāti rēķini, kaut kādi līzingi darbā, kaut kas mājās, kaut kas un visādas trauksmes, jā, kas mums ir, un vēdera problēmas, un kaut kāda iekaisuma, un absolūti jebkas, kas mums ir non-stopā, kas ir katru dienu. Ir kā pa drusciņai, pa pilītei pilinot. Tā tad var pat salauzt kamielim, tā tad kupri, kur nu vēl cilvēkam. Jā, un ja mēs paskatīsimies, jā, tad katram būs savādāka tā situācija, un tāpēc arī, piemēram, risināt kaut kādas ar stresu saistītas problēmas, ir jāskatās, kāda ir cilvēka specifika, kāds viņam ir darbs, kāds viņam ir dzīvesveids, un galu galā kāds viņam ir raksturs, jā. Kāds ir tāds spiļčuvi, tāds, kas ātri, teiksim, jā, kas reaģē uz stresu, kas var uzsprāgt, jā, un tā tālāk. Tiem cilvēkiem ir vieglāk, jā, viņiem neuzkrājās šis te sekas, bet ir tādi, kas visu pacieš, kas neko pretī nerunā, jā, tas ir vienkārši atkarīgs no rakstura, kāds mums ir. Jā, tiem cilvēkiem šīs te stresa sekas krājās, un diemžēl bieži vien izpaušās ļoti tādās nejaukās visādās saslimšanās. Ja? Kas mums ir vēl? Ja? Kādas ir, tas ir pētījums 2014. Gada, ja var paskatīties, ja kādi ir galvenie stresa faktori. Tas ir ASV, bet mēs jau neko neatšķiramies. Ja? Tad presings darbā, jā, ar kolēģiem attiecības, jā, ar bosu, darba pārāk daudz, jā, tad nauda, jā, vai vispār pazaudē darbu, vai pensijas samazināšanās un dažādi medicīnas izdevumi, tāpat veselība, jā, veselības problēmas un dažādas hroniskas un tā tālāk attiecībās, jā, dzīve ir dzīve, mēs ik pa brīdim kādu varam zaudēt, vai izšķirties, vai cilvēks nomirst, vai mēs strīdamies, jā, tas viss ir stresēni, jā. Slikts ēdiens, jā, slikts ēdiens šajā nozīmē, tiksim, nesabalansēts ēdiens, pārmērīgi daudz kofeīns, jā, pārstrādāti produkti, rūpnieciski pārstrādāti, dažādi rafinēti produkti, cukurs tajā skaitā. Un tas, kas ir pats galvenais, es gribētu teikt, stresors, ja, tas ir pārsātinātība ar informāciju. Jā, Telegram kanāls arī ir sociāli, no tādiem, negluži sociālajie tīkli kaut kas, bet anyway, jā, mums informācija nāk no visām pusēm, vajadzīga, nevajadzīga, visi piedāvā kaut ko pirkt, pārdot, es tā skaitā piedāvāju nākt un mācīties, kā tikt ar to visu stresu galā un sakārtot savu veselību. Nais izņēmums, jā, bet ir informācija, kas arī mums ir noderīga, bet lielākoties ir visāda tāda informācija, kas vienkārši gāžās mums pār galvu kā lavīna, un ja mēs vēl skatāmies ziņas, klausamies, skatāmies radio, televīzoru, jā, tad tas ir vispār. Jā, un nepietiekams 7. punkts, nepietiekams miegs.
cik es ar cilvēkiem runāju, absolūti nav man gadījies neviens, kurš pateiktu, jā, man ir lielisks miegs, es aizmiegu, es guļu ļoti labi, ciešā miegā, es pamostos pilnīgi sveiks, izgulējies, neesmu tādu vēl dzirdējusi, jā. Jā, tas nozīmē to, ka mums jau mūsu hormonālais fons ir izjucis, ir izjaukts. Jā. Mums nav šīs te adrenalīna, kortizola balanses un tā tālāk, un vēl citi neurotransmiteri. Un kā reiz tieši šos visus aspektus, jā, mēs grupā arī skatāmies, tāpēc ir speciāli testi, kur mēs varam noteikt, kas mums ir disbalansā, ar ko sākt, jā, un ko darīt, jā, tad ar to visu var un vajag strādāt, jā. Nu, ir tā, ja mēs te paskatāmies, ja mēs esam praktiski lielākā daļa cilvēku, mēs esam tādā vāveres ritenī, jā, tas, kas šobrīd notiek, jā, tad, ko no mums neprasa, bet mēs to, teiksim, tā uztveram, jā, kad vajag labāk, vajag ātrāk, vajag augstāk, vajag tur skriet un sasniegt, un labi, ja tie ir mūsu mērķi, tas ir super. Bet 99%, jā, mēs skrienam, tāpēc, ka kāds teica, jā. Tāpēc, ka kāds teica, mēs skrienam un mēs paši nezinām, kur mēs skrienam. Ja mēs paskatāmies, jā, kas mums ir stresa faktori, tie stresori saucamie, piedāvāju tā kā drusku iedziļināties, ja jūs redzēsiet, ka ir dažas lietas, par kurām jūs tā varbūt pat nemaz neuztverat, ka tie ir stresori, kas izraisa organismā stresu. Jo stress nav tikai galvā, stress ir visā ķermenī, ja? Tad veselība, jebkura smaga vai ilgstošā slimība vai infekcija, ja? Tas mūsu organismā ir stresors. Un it sevišķi, ja? Tas ir dažādi hroniski iekaisumi tieši mūsu zarnu traktā, visā vēdera pūšanās, cauries aizcietējumi un gāzes un tā tālāk, jā, sāpes vēderā, jā, tas viss arī ir stresa rezultātā. Pārmērīgas fiziskas slodzes, jā, ir cilvēki, kad kļūst atkarīgi no sporta zālēm, jā, viņi iet katru dienu pa daudzām stundām, jā, tas arī ir pārmērīgs stress. Pārmērīgas slodzi organismā, un arī otrādāk, ja mēs vispār nekustamies, ja mums ir sēdošs darbs, mēs sēžam ofisā 8 stundas uz dibena, pēc tam iekāpjam mašīnu, atbraucam mājās, jā, kustības mums nav, tas ir milzīgs stress organismam, jo mūsu organisms ir radīts kustībai, mūsu organisms nav radīts sēdēt visu dienu uz dibena. Tas priekš mūsu organisma ir stress. Jā, jūs varbūt tās pat tādā veidā neuztverat. Hipoglikēmija un kā tagad pareizi pateikt otru vārdu, hipo, ar vārdu sakot, augsts, paaugstināts cukurs un pazemināts cukurs, tas arī ir stress, jā. It sevišķi, ja cukurs mums ir zem normas, tas ir principā dzīvībai bīstams moments, un tas ir milzīgs stress organismam. Insulīna rezistence. Tas, kad mums šis neizgulēts miegs, arī tā, kad mēs naktī, mēs to varbūt tās paši nemaz nepiefiksējam, jā, bet kad ir šīs te īslaicīgi, kad mēs pārstājam elpot, jā, skābeklis nepiepūst smadzenēm, tas viss ir stress, jā, un pārmērīgi stimulatori, tas var būt kofeīns, jā, ne tik daudz varbūt kā kafija, kā dažādi enerģijas dzērieni, plus visādi citādākie stimulanti, jā. Un te rakstīts neracionālīga ēšana, jā, tad kas ir stress? Tas ir pārmērīgi daudz vieglo ogļhidrātu. Jā, kas tas ir? Tas nav tikai cukurs, tas ir cukurs un tas ir baltie milti.
visi šie te rūpnieciskie izstrādājumi, visas konfektes, cepumiņu, būciņas un tā tālāk, jā, ja tas ir. Ja jūs man izprasīsiet, un es jums par kortizolu kaut ko pastāstīšu, ja, tas ir tiešais triggeris, kas mums izsauc kortizola reakcijas pirms insulīna, pēc tam kortizolu, un tas kortizols dara visas šīs briesmīgās lietas, jā, visas mūsu sirdsasinsvadu slimības, visas mūsu aptaukošanās, un kad mēs nevaram nekādīgi nevaram tikt galā ar savu svaru, jā, tas ir stresa hormonu rezultāts. Un šo mehānismu mēs paši palaižam. Jā, tā tad arī plus taukains ēdiens, jā, un pats galvenais transtauki un fast foods. Un ir arī ārējie faktori, jā, kā stresori. Piemēram, tādas, kad ir darbs, maiņu darbs, jā, kad mēs strādājam arī, teiksim, diennakti, vai mēs strādājam tā pa dienu, tā pa nakti, tas ir milzīgs stress, jā, izjūt mūsu visi miega ritmi, jā, un miegs ir traucēts, tas nākošais ir stress, arī tad, ja mēs kaut kur lidojam, un ir laika josla maiņa, jā, tas arī organismam ir stress, kas, piemēram, ir lidojis. Jā, es nezinu, kā lidojot uz austrumiem, bet lidojot uz rietumiem, jā, piemēram, uz Ameriku, uz to pusi lidot vēl ir ok, bet atpakaļ atgriežoties ir tā, ka tu 2 nedēļas vispārībā tu vienkārši guli. Tev nāk miegs dienu un nakti. Jā, tāda reakcija. Es citiem esmu jautājusi, jā, ir kam vēl tādas reakcijas ir bijušas, jā. Tātad spēcīgs augstums, spēcīgs karstums. Arī tepatās pie mums, jā. Pēkšņas laika apstākļu maiņas, jā. Latvijā tas ir raksturīgi, ka temperatūra vienas sūtkas laikā var tur vairāk 20 grādu amplitūdā mainīties. Mēs visu laiku dzīvojam stresa apstākļos. Ja mēs vēl, piemēram, ziemā aizbraucam sildīties, jā, vēl uz kaut kādām tālākām siltām zemēm, gribam tā pa īstu atpūsties, tur ir garš pārlidojums ar pārsēšanos, tas jau ir stress un negulēts un izjaukts miegs, jā, un šeit ir, piemēram, -20, tur aizbrauc ir +30, jā, 50 grādu starpība, viss, un bieži vien cilvēki ir nost. Jā, atvaļinājuma vietā ir puņķi, klepus, temperatūra un tā tālāk. Vai arī uz turieni aizbraucot, ok, atgriežoties atpakaļ mājās, kā minimums visi saslimst, jo tas ir organisma stress, mūsu imunitāte ir zemē. Tā tas strādā. Tāpēc es nesaku, ka tāpēc nevajag nekur braukt uz foršām vietām, vajag to zināt un par sevi parūpēties jau laikus. Patiesībā ir, ko nozīmē laikus. Tas nozīmē ikdienā par sevi rūpēties. Vajadzīgie visi uztura bagātinātāji, sakārtot savu miegu, savu fiziskās aktivitātes, ūdeni, cešanas režīmu. Ja? Tas viss par to, šo te visas elementārās lietas. Jā, mēs kā reiz manā grupā, mēs to arī darām, mēs to arī mācamies. Katram individuāli, piemēram, ēšanas plāns tas nav iespējams vienam. Katram ir savas kaut kādas kaitas, vainas, problēmas, kas ir jārisina, jā, tāpēc katrs sev atrod izvēlās ar manu palīdzību to, kas der viņam. Arī uztura bagātinātājs un tā tālāk, jā. Vēl kam ļoti cilvēki nepievērš uzmanību, kā stresa faktoram, jā, tas ir troksnis, tīpaši troksnis naktī. Es to ļoti izjūtu, jo es tagad dzīvoju, teiksim, Brīvības ielā, tur troksnis ir dienu un nakti, arī, kad ir aiztaisīts loks un vibrācija un tā tālāk. To, ko es neesmu gan izdarījusi, es vienkārši tādu lietu biju aizmirsusi, jā, tie ir auslaižu bāžņi, ko var izmantot. Bet padomājiet, ja jums tur, kur jūs dzīvojat, arī ir troksnis, vai varbūt no rīta 5 sētnieks sāk ielas laucīt,
Jā, un jūs pamostaties 5, tas ļoti iespējams ir ārējie trokšņi, kas jūs uzmodina, vai arī jums ir slikts miegs. Tas ir pa nakti ņemot, bet ir arī tādi ikdienas trokšņi, kas mums ir visu laiku fonā. Jā, tas var būt kaut kāds gaisa kondicionieris vasarā, vai tas var būt kaut kāds tvaika nosūcējs, darbā kaut kādi trokšņi, ja, kas ir tā kā fonā, it kā mēs pie viņiem esam pieraduši, mēs viņus nedzirdam, un mēs viņus pat vispār tā kā neuztveram. Organisms viņus dzird un uztver. Un tas ir stress. Tātad tas ir tas, kas ir pamatā visu laiku, jā. Toksīnu iedarbība, jā, tas ir vēl viens stress, kas ir no iekšpuses. Par to, ka cilvēki nepievērš uzmanību tiem trokšņiem, pie kā viņi ir pieraduši, to parāda arī viens pētījums. Ofisa darbiniekiem, jā, viņi tur bija sadalīti 2 daļās, viena strādāja tas saucamais open space, jā, tātad, kur ir, tas kā sadalīts ar tiem te aizgaldiņiem, ka viss tā kā ir kopā, citi bija kaut kādā izolācijā, labākā vietā, ja. Un tie rezultāti parādīja, tās analīzes parādīja, ja, ka viņiem ir stress, bet tie cilvēki, viņi paši vispār to, ja viņiem jautāt, viņi to vispār neuztvēra, nepiefiksēja, ja, kā tas ir tā kā, ka tas ir stress, ja. Lūk, ir tā saucamais, ir tas labais, jā, vai stress, vai kāds ir tāds pēkšņs stress, jā, tas saucamais, kur reakcija ir mums tūlītēji un tagad vai nu cīnīties vai bēgt. Tas mums ir no pirmotnējiem laikiem, jā. Un tas šobrīd ir zebra un lauva, jā, tātad kāda ir tā reakcija, jā. Tas ātrais stress, tas vienkārši zebra, viņa pēda zāli, parādās lauva, viņai ir stress, momentāla reakcija, adrenalīns, jā, cukurs, enerģija, un zebra aizmūk. Līdz ko lauva vairs nav manama pie apāršņa, viss stress, viss zebrai mazinās, zebra mierīgi turpina ēst zāli. Tas ir zebra un lauva. Ja lauva paguva noķert zebru, tad lauva ir paēdusi, ja nepaguva, nepaguva, jā. Bet, jā, tāpēc, lai metabolisms mums atgrieztos normālā stāvoklī, jā, pēc stresa mums ir vajadzīgas apmēram 90 minūtes. Tad iedomājamies, ja mums tas stress ir nepārtraukti, mums nav šīs iespējas atgriezties normālā stāvoklī. Jā, jo mēs neesam arī, ne zebra, ne lauva, mēs nekur nevaram aizbēgt no saviem dienas, teiksim, pienākumiem, jā, no saviem rēķiniem, no saviem bērniem, no sava darba, no priekšnieka. Labi, darbu varbūt vēl var mainīt, bet nevienmēr, jā, tur dažādi ir, jā, kaut kādas mums līzingi, kredīti un tā tālāk, kaut kādas saistības, jā, ir tā, ka, ir šis te stress un mēs viņu bieži vien vienkārši ignorējam. Mēs viņu, ka mums ir tur problēmas vai kaut kādi risinājumi uzdevumi, jā, bet to, ka tas mums ir, tā kā, tas reāli mūsu organismam ir stress, uz ko reaģē visa mūsu hormonālā sistēma, mēs to vispār tā kā pat nedomājam, nepieminam, tikai mēs brīnamies, un no kurienes man te tagad gripa, viss tik labi, no kurienes man tas, ko man te pleci tādi savilkti, ko man mugura sāp, ko man vēl ir spiediens, jā, un vēl visas šīs te kaitas, nezinu, no kā man nekā neēdu liekais svars, nekā nevaru, cik cenšos dabūt nost. Tas viss ir šis. Saprotiet, tāpēc es arī šodien jums nolēmu kaut ko par stresu pastāstīt, pievērst tam uzmanību, jā. Un ja mēs tādu stresu atstājam bez uzmanības, jā, tad, gluži vienkārši, tur traģiskas nāk slimības ārā step by step, jā, un gala rezultātā ir visas tās mūsu mirstamās vainas, kas ir number one, jā, tas ir sirds asinsvadu slimības, daži vēži arī tā skaitā un visas problēmas, kas mums bojā
dzīves kvalitāti, visas vēdera problēmas, pušanās un viss tālāk un ne tikai, ja. Zemu imūnsistēma, kas mums dod nepārtraukti cilvēki ir saaugstējušies, nepārtraukti ir šņaukājās un tā tālāk. Un gala rezultātā, ja mēs uz to nereaģējam, ja mēs tā kā tādi trieci pirmrindnieki, mums jāiet uz darbu, mēs pat nevaram paņemt slimības lapu, lai mēs atveseļotos, ja, nu tad tāpēc var pēc tam tuvinieki lasīt nekrologu priekšlaicīgi kāds atkal negaidīti ir aizgājis tur tālajā ceļā, ja, uz Kapu kalniņu. Es jūs nebiedēju, es vienkārši saku, ka tas tā strādā. Vai nu jūs tam pievēršat uzmanību vai nepievēršat, tā jau ir jūsu atbildība, es jūs brīdināju. Nu, un vēl šeit aptauja, jā, medicīna sociāla. Jā, par ko, kāda ir statistika, kas ir te galvenais. 77% aprasīto cilvēku regulāri izjūt fiziskus stresa simptomus, un 73% regulāri izjūt psiholoģiskas stresa simptomus, jā. Ap 33% jūt, ka viņi patstāvīgi dzīvo stresā, un tie jau jūt, tiem jau ir tā pavisam jau nav labi. 48% gandrīz puse, ja tā tad jūt, ka ir palielinājies stress, ja, pēdējo 5 gadu laikā. Un 76% ļoti liels procents norāda, ka nauda un darbs ir kā galvenais stresa iemesls. Bezmiegs stresa dēļ, jā, gandrīz pusē. Un tā kā, lūk, es visus šos te nesaukšu, jā, un te ir vēl tāds parametrs, kā darba devēju izdevumi, tātad katru gadu izdevumi, priekš tiem cilvēkiem, kas ir atrodās stresā, ir tātad $300 miljardi gadā, un tas ir 14. gada pētījums. Tā kā šobrīd tas cipars ir stiepri lielāks. Kādus min simptomus ja simptomus kroniskam stresam. Number one, 50% tas ir nogurums. Ja? Kāds pēc stresa, to jūs noteikti visi esat piedzīvojuši, jā, arī tas varbūt ne kronisks stress, bet to var ļoti labi pamanīt, ja ir kaut kāds tāds pēkšņs stress, ir sevišķi, ja tas ir psiholoģisks stress, ir bijusi spriedze kaut kādas vairākas stundas, un tad tas process beidzās, un tad iestājās tāds pilnīgs atslāvums, nogurums, pat gribās, pat pagulēt jau var. Un, lūk, tas ir tas mūsu katras dienas, ja, kroniskais nogurums. Kroniskais nogurums, ja, tāpēc, ka mums ir kronisks stress un kroniski mēs jūtamies noguruši no rīta līdz vakaram. Galvas sāpes gandrīz kā pusē, ja. Visas puņģa zarnu šitās darbības traucējumi, jā, vairāk kā trešdaļa savilkti muskuļi. Šīs te muskuļu spazmas, jā, it sevišķi, ja jūs uzņematies pārāk daudz lielu darbā nastu, tas ir reāli, šie te muskuļi ir viss tā kā akmens savilkti, vai kaut kur mugura. Tas stress, tā kā spazmam ar jebkādā muskulī tur nogulsnēties, jā, tas viss ir stress, jā. Arī dzimumtieksmes, jā, dzimumvēlmes, libido samazināšanās, jā, tas arī ir stress, un padomājiet, kas jūsu dzīvē ir svarīgi, jā, tātad nervozitāte, enerģijas trūkums, jā, raudulīgums trešdaļai no cilvēku, un dusmas, nekontrolētas dusmas un aizkaitināmība 50%, un tas
tas ir tas, visas šīs te kaut kādas šaušanas skolā, kur ir, nu, ja mēs runājam par Ameriku un tā tālāk, nu, kaut kādi nekontrolēti šādi uzplūdi, tas ir sekas stresam. Tas ir sekas stresam, un tad ir tas, aleluja, izdegšanas sindroms. Un atrodas tādi cilvēki, kas apgalvo, ka izdegšanas nav, nu tad es negribu neko sliktu novēlēt, bet, nu, nedodies tam cilvēkam atrasties šādā te pozīcijā. Kā tas parasti strādā, ja? Sarkano būtiņu mēs varam redzēt, ja, kad tas ir tieši atkarīgs, kādi mums ir rezultāti darbā, ja, neapmierinātība, ja, ar šiem te rezultātiem. Jo mums ir kaut kādas cerības, ja, un tad, ja mums šīs te cerības, ko mēs liekam uz sevi, uz darbu, varbūt mēs ceram uz kaut kādu karjeru, vai mēs ceram uz kaut kādiem panākumiem, uz kaut kādu peļņu, ja, nu, viņas, teiksim, neattaisnos. Mēs varbūt neobjektīvi gaidām vairāk, nekā mēs tur varam ienūt. Vai arī, teiksim, viss ir ok, bet tu strādā un tev krauj ar vien vairāk. Jā, un nauda jau tev nepalielina, paldies tev nesaka, jā, nu, tā tad tu strādā vairāk un nejūti nekādu gandarījumu par to te darbu, jā, un tam nav ne galva, ne malas. Nu, tev tas sāk kaitināt, tu kļūsti nikns, jā, un tev tās niknuma lēkmes, un tu noraujies uz citiem, jā, uz darba kolēģiem varbūt tās vai mājās, vai vispār uz cilvēkiem, jā, tad ja nekas nemainās, tā ir vienkārši mentāls un fizisks izsīkums, jā, tev nav ne morālu, ne fizisku spēku, tev jau vispār neko vairs dzīvē negribās, jā, un tāds jau tā kā priekšpēdējais signāls jau ir tas, ka tu jau aizēji cinizmā, jā, un ir īpaši palīdzošajās profesijās, kas strādā ar cilvēkiem, ārstei skaitā un psihologi, nu tā ir vienkārši katastrofa, ja viņi nonāk jau līdz tam. Jā, un, nu, nākošais vairs ir tikai, kad ir pilnīga tāda, nu, absolūti zūd jebkāda interese, tu neredzi vairs nekādu jēgu dzīvē, tu neredzi nekādu perspektīvu, un tevi izslēdz, tev vispār negribās. Tu nesaproti, kāpēc tev vispār tas būtu kaut kas jādara, un tu vispār negribi darīt. Tu gribi gulēt, un vairs neko tu darīt negribi. Jā, un galā zūd jebkāda ticība, ka var kaut kā šo situāciju uzlabot, jā, un tad ir kolaps, tad ir viss, ņiteļu kamīdzija. Tāpēc ir svarīgi sev saprast šos te simptomus un piefiksēt un saprast, uz kuru pušu tu ej un pateikt stop un kaut ko mainīt tajā situācijā, jo šeit var aiziet tiešām, ja, kad jau ir absolūti gan fiziskie, gan psihiskie spēki ir izsīkuši, jā, tas var nonākt līdz nopietnai psihiskai saslimšanai, jā, tas nav joks, un tie, kam gribās teikt, ka tas ir tādas simptoma nav, jā, nu tad nedod Dievs viņiem to piedzīvot. Un kādi ir, ja mēs procentos skatāmies, ja, kad cilvēki griežās pie ārsta poliklīnikās, ja, tad 80% no visiem saslimušajiem, kas griežās pēc palīdzības, viss ir saistīts ar stresu. Jā, kādreiz jūs kaut kur prezentācijās varat redzēt, ka 80% saistīts mums ir ar dzīvesveidu, visas mūsu slimības, nu, lūk, stress ir arī, jā, pie mūsu dzīvesveida pieskaitās. Un ja mēs te paskatāmies no pāris slaidus, jums te parādīšu, kādi ir mūsu laika dēmoni. Ik pa brīdim patīk medicīnā, jā, tātad atrast kaut kādus dēmonus, ar ko tagad visi cīnās, jā. 80. gadu beigās dēmons bija holesterols,
Tātad absolūti taukus nekādā veidā nav, tauki tika demonizēti, tie ielikti cietumā, jā, taukiem nē, jā. Pēc tam jau 90. gadu sākumā parādījās brīvie radikāļi, attiecīgi tātad, ja brīvie radikāļi, tad antioksidanti, kas ar viņiem cīnās, un īstenībā tā sistēma bišķi savādāk strādā. Bet vienkārši runājot bija sliktie un labie, tagad jau ir skaidrs, ka ne tie radikāļi ir tik viennozīmīgi slikti, ne tie antioksidanti ir tik viennozīmīgi labi, viss ir balansā, tad viss ir labi. 90. gadu beigās parādījās insulīns glikozi, kā tāds mūsu bieds, bet 2000 sākās kortizols plus adrenalīns, tātad stress. Un pēc 2000. gada vairs neviens jauns demons nav parādījies, tātad stress mums šobrīd ir pats galvenais ballītes karalis. Ja? Tātad kādi ir dažādi mehānismi, kas izraisa šo patoloģisko stresu, kronisko. Man te kaut kur ir skaisti pierakstīts latviski, es atradīšu, es jums izlasīšu, nav šis laikam, ja? Tātad te ir viss, par ko mēs jau arī runājām, jā, gan toksīni, gan infekcijas, gan kafeīns, bailes, smēķēšana, dažādas alerģijas, emocionālais stress, miegs, jā, nāves, bailes, nāves stress un tā tālāk, jā. Šīs visas ir tie mehānismi, kas palaiž mums mūsu stresu. Ar to arī jums pietiks, jā, pietiks. Tālāk jau mums būtu jāskatās par to, kas ir, kā tas viss strādā. Es domāju, ka jums varbūt tas nav interesanti, kādas tālāk mums reakcijas notiek organismā, jā, jums varbūt tās ir interesanti sekas. Jā, sekas, kas viņas izsauc un tā tālāk. Jo, saprotiet, organismā mums viss, ja mums viss ir normāli, mums tur ir tā kā smalks pulksteņa mehānisms. Arī šī te hormonālā sistēma, jā, viņa ir atstrādāta kā ļoti smalks pulksteņa mehānisms, jā. Viens kļūst vairāk, otrs, regulē to, tas šo viens otru regulē, skatās un tā. Tas ir, ja viss ir normāli, mums viss strādā perfekti. Bet līdz ko mēs kaut kāds no malas, no ārpuses, no iekšpuses kaut kāds stresors visu šo te funkciju izjauc, jā, tad viss mūsu šis smalkais mehānisms aiziet pa pieskari un mēs nokļūstam tādā nebeidzamā tādā aplī, no kā nav izējas. Ja? Jo, tas tiešām ir tāds tā kā pa riņķi un pa spirāli uz augšu, un kā tas izpaužās, ja? Tas izpaužās to, kad mums ir insulīna rezistence, pēc tam mums ir metaboliskais sindroms, mums parādās šeit aizplūst viss viduklis, ja? Sievietēm ir tā saucamā ābola veida, jā, tā aptaukošanās, jā, kad rociņas kājiņas ir varbūt tās normālas vai pat tieviņas, un šeit ir tāds viss pilns, ir vēders, jā, un šitais te, un vaidziņi, jā, tas ir mēristiņi. Un vīriešiem ir tas pats, jā, šie cietie cipa alus vēderi, tie ir kortizola vēderi, tie ir mūsu viscerālie tauki, jā, kas aptauko sirdi, kas aptauko akni, kas aptauko visus iekšējos orgānus, jā, un augsts asinsspiediens, sirds asinsvadu problēmas, un to var turpināt visas locītavu problēmas, artrīti un viss pārējais, tas viss ir saistīts, viss vienā šajā te tādā kortizola
aplī. Kortizols ir mums vissvarīgākais hormons, bez kura mēs nevaram dzīvot, kā jau es teicu, bet kortizols arī ir tas, kas mūs nogalina, ja šis te sistēma, šis te lūkstiņu mehānisms ir izjaukts. Tāpēc es vēlreiz aicinu, ja jums tas ir svarīgi, ja kaut kas no manis nosaukt, tā varbūt tās attiecās no jums un jūs gribat atrisināt savas šīs problēmas, jā, tā tad piesakaties pie manis uz konsultāciju. Konsultācija bez maksas, minūtes 15. Apskatīsimies, varbūt tās jūs varat nākt pie manis grupā. Grupa sāks strādāt jaunā grupa ar 1. novembri. Tā ir piekdiena, bet līdz tam jau jums būs uzdevums, jūs varēsiet jau kaut ko sākt darīt savas lietas labāk. Jo šīs lietas, viņas pašas par sevi nepazudīs. Viņas pašas par sevi nepāries. Tas tāpat kā grūtniecība pati par sevi nepāriet, jā. Viņa ir un pēc 9 mēnešiem ir kaut kāds rezultāts. Šim visam stresa atbildes reakcija mūsu organismā, ja, viņa pati par sevi nepāriet. Un hronisks stress mums visiem ir fonā. Viņš vienkārši ir. Jūs neesat ne zebra, ne lauva, jūs nevarat aizbēgt no tā. Jā, un tā tad ar to ir kaut kas jādara. Sevišķi, ja jūs sevi piefiksējāt, ka jums ir kaut kas, vai miegs, vai vēdera problēmas, vai kādi citi simptomi, kas liecina par to, ka stress jau ir tā kā jūsu dzīvē iesakņojies. Tāpēc, ko varu, es jums palīdzēt, es jums saku, jā, ir visi instrumenti, lai noskaidrotu, ko vajag darīt, kā vajag darīt, ir visas rekomendācijas, un kā šī sākam, liekam sevi vienreiz pirmajā vietā, uzzinām, ko un kā mums vajag, katram konkrēti, un let's go.